Visbeidzot mēs ieradāmies motosacīksties Šmerlī. Te vietas nav numurētas, un ik viens iekārtojas, kā viņam šķiet ērtāk. Kamēr sportisti gatavojas startam, mums izdevās uzfilmēt galvenos uzvaras pretendentus. 35. numurs sportameistars Reinis Rešetniks, starptautisko sacīkšu uzvarētājs Ungārijā. 155. numurs sportameistars Edvins Čirsis, kurš izcīnījis zelta medaļu sacensībās Rietumvācijā. Vēl mirklis un starts. Dosimies līdzi 350 kubikcentimetru klases braucējiem 50 km garajā distancē. Kross ir visgrūtākais no motosporta veidiem. Smagais ceļš prasa no braucējiem ne tikai māku labi vadīt mašīnu, bet arī daudz spēka un izturības. Nekās, krosā tā gadās bieži. Tūlīt viss būs atkal kārtībā. Bet tagad laiks vērīgāk sekot līderiem. Lūk, arī pirmais. 35. numurs, tātad Rešetniks. Otrajā vietā pavisam negaidot izvirzījies 18. numurs, visjaunākais dalībnieks Agris Zirnis. Pareizi, no meistariem nav jābaidās. Sportameistars Čirsis šoreiz brauc ļoti uzmanīgi, bet tādēļ zaudē vērtīgas sekundes. Krosā jāprot arī riskēt. Nu, protams, ne jau no tā. Nelielu avāriju cietis Zirnis. Vai nebūsim sākuši viņu par Agru slavēt? Sacensības tuvojas nobeigumam. Paliks vairs tikai viens aplis. Kas uzvarēs? Jā, šādā brīdī pat ārstam nervi neiztur. Priekšgalā joprojām Rešetniks, taču arī Zirnis neatpaliek. Cīņa kļūs ļoti asa. Pirmais numurs finišē Rešetniks no Dosāv. Daudziem uzvarām pievienojusies vēl viena. Palūksim uzvarētāji teikt dažus vārdus. Piedodiet, skatītāji, ka es tādā izskatā. Cīņa bija diezgan grūta un ceļš arī bija smags. Nu, bet to jūs paši redzējāt. Masalacā risinājās Latvijas lauku sportistu pirmās sacensības motokrosā. Tajā startīja 42 sportisti no 8 rajoniem. Šķēršotajā apvidū nereti gadās arī tā. Dalībniekiem ar 125 kubikcentimetru klases motocikliem jāveic 30 km. Grambaino ceļu nomaina staigns krasts. Sieviešu grupā veiksmīgi brauc Saldus pārstāve Melita Liepa, numurs 37. Jaunā motosportiste grūto distanci veica pirmā. Starts 350 kubikcentimetru klasē, priekšā 60 km. Ar motora jaudu vien nepietiek, te vajadzīgas spēcīgas rokas. No pārējiem atrāvies Masalacas mašīnu traktoru stācijas sportists Jānis Krūmiņš. Uzrādot sacensību absolūti labāko laiku, Krūmiņš izcīnīja pirmo vietu. Tradicionālā motokrosu vietā Bičernieku mešs. Startē videoklašu braucēji. Viņu vidū iepriekšējo gadu uzvarētāji Rešetniks, Čirsis, Ošiņš. Kas uzvarēs šoreiz? Ziemā sacensību apstākļi ļoti grūti. Gadās krist pat vislīdzenākajā vietā.
Izrāvies 504. numurs Rešetniks. Viņš apdzen pārējos braucējus. Un pārliešos finišē pirmais. Uz starta visstabilākā klase motocikli ar blakus vāģiem. Taču arī tiem sniegputenis smagā trasa sagādā daudz nepatikšanu. Pat neliels kalniņš tagad šķērslis. Jāprot atrast īstā vietā. Vai nav par ātrumu splindi krūmos? Tagad visu izšķir izturībā un veiklībā. Tu netrūkst armijas pārstāvjiem. Šai klasē padomju armijas 40. gadadienai veltītajā krosā uzvaru izcīna karavīri Ļonovs un Čuhnovs. Republikas spēcīgākie motobraucēji piedalījās pirmajā daudzdienu braucienā pa Latvijas ceļiem. Trijos etapos dalībniekiem bija jāveic 1000 km gara distance. Rīgas kultūras parkā ātrumu braucienā pēdējā dienā noskaidrojās sacensību absolūtie uzvarētāji. Sportistiem jāveic 10 apļu. 350 kubikcentimetru klases dalībniekiem jāsasniedz vismaz 70 km lielu ātrumu stundā. Pretējā gadījumā piešķir soda punktus. Šoreiz sveikā! Cīņa turpinās! Uzmanību! Finišs! Lūk, startē pēdējā braucienā dalībnieki 750 kubikcentimetru klasē ar blakus vāģiem. Tāpat kā visos maršrutos pa lauku ceļiem, arī ātruma braucienā ar blakus vāģiem labākie ir dosavieši Sniedze un Zirnis. Komanda vietējumā sacensībās uzvarēja Apgabala sporta klubs, bet individuāli sporta meistars Jankovskis, armijas pārstāvis Vēra un spartakietis Čipāns. Motocross Masalacā piedalās 6 mūsu republikas komandas un viesi no Igaunijas. Dalībniekiem jāveic 30 km. Jo grūtāka vieta trasē, jo vairāk skatītāju. Te nu var redzēt katra braucēja meistarību. Jā, dažam te arī jāpaliek. Lieliski pārvar šķēršļu 17. numurs. Tas ir sporta meistars Viktors Čaguņenko. Cīņa sāsinās ar katru apli. 17. ieteicami. Komjaunates 40. gadadienai veltītajā motokrosā 350 kubikcentimetru klasē uzvar Rīgas Dosava pārstāvis Viktors Čaguņenko. Viņš saņem arī savai komandai jubilejas kausu.